Labdien, draudze! Prieks jūs visus redzēt un katru, kas esat šeit, kas kaut kur vēl kādā spēļu istabā vai vēl kādā kaktiņā esat, bet prieks ir būt šeit kopā ar jums. Gribu kaut kādus ziņojumus pateikt par tuvojošamies notikumiem, lai jūs jau sākat ierakstīt savos plānotājos. Par decembri. Īstenībā decembris vairs nav aiz kalniem. Novembris jau tikko sācies, tūlīt jau redzams jau ir nobeigums novembrim un tūlīt jau būs Ziemassvētki. Ziemassvētkiem tuvojoties 21. decembris. Tā ir nedēļa, kad skolās viss apmēram ir pagājis un arī darbā tur sāksies lielās brīvdienas, pārceltās brīvdienas. Tā ir sestdiena, 21. decembris. Un doma ir taisīt Mērsragā piparkūku darbnīcu, līdzīgi kā pagājušajā gadā. Sīkāk izklāst, kas tur vēl un kādas kultūras norises iespējams. Tur būs tirdziņš, doma, var iespējams laikam arī kāds koncerts Tautas namā, bet par to precīzāk tuvākajās svētdienās. Bet ja jums ir interese un vēlēšanās, tad lūgums pieteikties pie mācītāja Uģa. Līdz ar to, ja mēs būtu tajā pusē, tad būtu jauki arī, ja mēs tur varam palikt, jo tas vakarā, ja gribās uz pasākumu palikt, ievelkās, un vakarā braukt mājās varbūt ne visiem gribās, un arī ne visiem iespēja. Un draudzes padomā mēs apspriedām, ka varbūt arī šajā reizē mēs varētu taisīt dievkalpojumu Stūrīšu baznīcā ar visu apsildi, ar visu pārējo, lai tur būtu silti. Un tādā gadījumā tad iespēja būtu palikt. Un nākamā dienā tad būtu dievkalpojums turpat tuvumā mūsu Stūrīšu baznīcā. Bet par to pieteikties lūdzu, kas paliek pa nakti, kas varbūt tikai uz piparkūku darbnīcu, lai mēs varam rēķināties ar skaistu un saprast, ko mēs kā darīt. Un kā es, ja pareizi sapratu, tad, ja dievkalpojums mums notiek Stūrīšos, tad šeit mums Rīgā nav, vai ne? Tad Rīgā mēs atceļam. Un līdz ar to tur būtu jau laicīgāk, un tad pa dienas gaismu arī svētdien varētu atkļūt mājās, un tālāk jau ir atkal brīvās dienas no darba. Par Ziemassvētku laiku vēl nav skaidru ziņu, vienosimies ar otru draudzi, cikos viņiem ir svētvakar dievkalpojums vai un kas un kā. Un tad nākamajās reizēs tiks ziņots par to, kur, cikos, kas un kā, vai par kādiem variantiem mēs esam aizdomājušies. Nu tālūk. Tātad pieteikties pie mācītāja Uģa noteikti drīzākā laikā, lai varam rēķināties ar dalībnieku skaitu, ar cilvēku skaitu, vai mēs šīs piparkūkas cepam, necepam, vai mēs viņus aizgādājam uz Stūrīšiem arī šajā laikā un kādā veidā iepriecinam arī tos cilvēkus. Aizlūdzam un varēsim dziedāt arī pirmo kopdziesmu. Debes Tēvs, lai Tev ir slava un pateicība par šo dievkalpojumu. Mēs vēlamies, lai Tu nāc un mēs varam tuvoties Tev, varam Tev vairāk iepazīt, varam Tev vairāk nodoties un uzticēties un piedod, ja mēs aizskrienam prom, novēršamies, nesadzirdam Tevi, bet mēs gribam Tev sadzirdēt un būt ar Tevi kopā ikvienā ikdienas solī. Nāc un esi mūsu spēks, un paldies, ka Tu tāds esi, paldies, ka Tu esi mūsu stiprums, kam mēs varam uzticēties. Mēs uzticam Tev šo dienu, šo dievkalpojumu, lai mēs katrs varam piepildīties, un ne tikai piepildīties un eksistēt, bet lai tas būtu arī par svētību citiem, kur mēs nedēļas gaitā ejam, kur mēs sastopam kādus cilvēkus. To mēs pateicamies Tev un lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Nu tad lūdzam kori priekšā un pārējie ceļamies kājās un dziedam līdz no vietas.
esi, to savā mīlestībā audzējis. Tad līksmo sirds un sauc tev pretī Dievs. Tu esi liels, tu esi liels. Tad līksmo sirds un sauc tev pretī Dievs. Tu esi liels, tu esi liels. Ik žēlestība katrā putna dziesmā, kāds skaistumu un domu ielicis, kas bitei ceļu atrast iemācījies, kas izplānojis zvaigžņu orbitās. Kas ir šī būtne saprāts mūžīgais, vai tas ir Dievs, vai tas ir Dievs? Kas ir šī būtne saprāts mūžīgais, vai tas ir Dievs, vai tas ir Dievs? Man grūti saprast lielo sapju vīru un viņa baiso nāvi Golgotā. Vai tiešām viņš par mani arī mīra, vai viņš var piedot mieru dāvināt? Es dzirdu sevi viņa atbildī. Es esmu ceļš un dzīvība. Es dzirdu sevi viņa atbildī. Es esmu ceļš un dzīvība. Reiz Kristus nāks un visi viņu redzēs, tad apklusīs, kas viņu dievāja. Ne nāves vairs, bet jauna zeme debes, būs augā tiem, kas viņu meklēja. Sirds skaidrie tavu vaigu skatīsies, cik esi liels, mans kungs un Dievs. Sirds skaidrie tavu vaigu skatīsies, cik esi liels, mans kungs un Dievs. Un tāpat palikuši kājās tie, kas var, protams, arī lasīsim kopīgi Bībeles lasījumu no Jāņa evaņģēlija 5. nodaļas. Jūs lasiet kopā treknrakstu ar mani. Patiesi, patiesi, es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic tam, kas mani sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība. Un tas nenāk tiesā, bet no nāves
ir iegājis dzīvībā. Patiesi, patiesi, es jums saku, nāk stunda, un viņi ir jau klāt, kad mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi, un kas būs dzirdējuši dzīvos. Jo itin kā tēvam ir dzīvība pašam sevī, tāpat viņš arī dēlam ir devis, lai tam būtu dzīvība pašam sevī. Un viņš tam ir devis varu turēt tiesu, tāpēc, ka viņš ir cilvēka dēls. Nebrīnieties par to, jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un nāks ārā. Tie, kas darījuši labu, lai celtos augšām dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai celtos augšām sodam. Āmen. Sēžamies. Man mazliet jāpakonsultējās ar Uģi, vai es pareizi esmu sagatavojis runu. Viņš teica, paklausīšoties, un tad jau redzēs, vai metīs man ar tomātiem vai nē. Bet nu tā. Man gan mācītājs Gints teica, varbūt, ka varētu sagatavot pa 62. psalmu, bet es teicu, man nekādīgi nekas tāds neatnāca, nekāda tāda doma neaizķērās šie vārdi, bet varbūt tas jums var būt arī kā mājās pārdomām 62. psalms, ko izlasīt, ko pārdomāt, ko gremdēties, tātad 62. psalms. Bet lasot šos vārdus, man īpaši uz beigām, ka visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un nāks ārā. Bija pēdējo laiku šie spilgtie notikumi ar plūdiem dažādās zemēs, kur bija. Un viens no tādiem rakstiem bija, kur zārki bija peldējuši pa ielām un visādi briesmīgi šie te skati. Un tad man lika aizdomāties, kā tie cilvēki jutās briesmīgi, redzot šādu realitāti. Tās, protams, ir dabas stihijas un visas tādas lietas, bet tā bija viņu skarbā un skaudrā realitāte. Arī Jēzus atnākšanas laikā, protams, nebūs tā, ka tas būs varbūt tik haotiskā veidā, bet atcerēsimies Jēzus laikā, kad sievietes aizgāja pie kapa, un viņas jau nesaprata, viņas ticēja augšām celšanai, bet viņas nesaprata sākotnēji, mācekļi domāja, ka Jēzus miesas ir nozagts. Arī sievietes prasīja, kur tu viņu esi licis? Un tur bija pats Jēzus. Viņi prasīja, domādam, ka tas ir dārznieks, prasīdam, kur tu viņu esi licis, kur tu esi aiznesis, kas ir nozadzis šo mūsu mīļoto cilvēku. Un kā es reaģētu, ja manas tuvinieku kapu kopiņas jau, kad apgāna, mēs jau kā reaģējam, un mums sāp sirds, ka kādam tomēr ir. Bet kā būtu, ja viņi tur būtu, tā miesa vairs tur neatrastos, un mēs aizietu, bet mēs jau nesaprastu droši vien pirmā brīdī un nespētu noticēt. Tā ir tāda skaudrā realitāte. Vēl ir tāda filma, kura bija arī balstīta uz bibliskiem notikumiem, kur divi gulēs kopā, vienu paņems, otru nē, divi ārs uz lauka, bet tāda pārnest mūsdienu formātā. Kā tas būtu, ja iesāktos šī Jēzus atnākšana? Lidmašīnā tur bija attēlots, kā brauc cilvēki, pēkšņi pazūd un paliek tikai drēbes, un cilvēki nesaprot, kur tas cilvēks ir palicis, ka viņš ir paņemts. Tā nav tāda augšām celšanās, bet tā ir paraušana, vai ne? Bet kā mēs justos, ja tā diena pienāktu un ja mums viņa būtu jāpiedzīvo, mēs to nezinām. Tur bija šoferi, kas bija pie mašīnas stūrēm, kur režisors bija iztēlojies, kā tā mašīna bez vadītāja jau nevar braukt. Viņi iebrauc un rada haosu pārējiem braucējiem. Māmiņa stum savu bērniņu, un šis bērniņš pēkšņi vairs nav ratos. Tādas pārdomas par to, kā mēs reaģētu un izturētos šādā brīdī, ja mēs piedzīvojam
Jēzus atnākšanu un patiešām ir kādas neizskaidrojamas lietas. Šajā filmā iestājās, protams, haoss un tāds satricinājums un tādi traki notikumi. Bet kā mēs esam, cik mēs esam gatavi, nav varbūt jābūt tik trakiem notikumiem, bet padomājot, ja tas notiktu tā pēkšņi, kad mēs to negaidām, un kā tas arī rakstos ir rakstīts, vai es esmu gatavs, vai mana sirds ir gatava, ja tas notiktu šonakt, šodien, rīt, tuvākajā laikā, vai vienalga pēc 10 gadiem, vai vēl ilgāka laika. Kāda ir mana sastapšanās ar Kristu, kādas ir manas attiecības, vai es tās uzpasēju, vai es tās loloju, vai tanī brīdī, kad notiks šī skaudrā realitāte, vai tas mani nepārsteigs, nesagatavotu. Vai es būšu mierīgs, drošs, paļāvīgs, bez šaubām. Jo mēs arī lasām, tie, kas tic, tie visi var tikt glābti, tie, kas tic. Bet tā ticība jau nav tikai es noticēju, jā, es ticu. Tās ir arī attiecības, kas ir jākopj. Tā jau nav viss tā būtība, tās ir attiecības, kam ir jābūt arī ikdienas solī. Un lasot vēl arī Mārtiņa Lutera pārdomas par kādu citu rakstu vietu, man ļoti spilgti iespiedās atmiņā, kur viņš arī sacīja, ka mēs ļoti bieži gribam ar saviem darbiem, ar kaut kādu savu cenšanos panākt šo darbu piepildījumu, ka mēs šo brīvību vai šo mūžīgo dzīvību iemantojam ar Dievam tīkamiem darbiem, ka mēs cenšamies viņam kā izpatikt. Un tad mums liekas, ka mēs tuvojamies Kristum un mēs viņam esam tuvojušies, mēs cenšamies būt labi, nesanāk un cenšamies un atkal cenšamies. Bet vai mēs patiesi esam nodevušies, vai mēs patiesi varam teikt, ka mēs esam viņā, ka mēs sakņojamies viņā, ka tas, ko mēs lasām, vai tas ir tas, ko mēs savā dzīvē arī realitātē pielietojam? Vai lasām vienu un aizejam darba vietā, vai izejam uz ielas un mēs esam pavisam citi cilvēki? Un tur ir darbojās pavisam citi likumi. Vai tomēr mēs darbinam tos likumus, kurus Dievs mums ir ielicis? Un ja tie ir mūsu sirdī, tad mums nevajadzētu būt arī grūtībām viņus izpildīt, bet mums būtu mīlestība, nevis tāds pienākums, bet mīlestība, ka mēs gribam šo bauslību piepildīt savā dzīvē. Ka mēs tiecamies pēc tā, nevis aiz aprēķina vai aiz kādas gribēšanas un iekožamies ar zobiem, man tas ir jāizdara, bet ka es mīlu savu kungu patiešām, ka es to vēlos labprātīgi darīt, ka es to vēlos no sirds darīt un lai tas man no sirds uzrunātu. Ja vien mēs ticam, tad mēs no nāves ieejam šajā dzīvībā, tad nāve mūs aiznes dzīvībā. Un te tāds, man patīk Rainim filozofisks tas dzejoļu krājums, gals un sākums. Un tas, man liekas, tā ļoti precīzi runā par mūžīgo dzīvību. Nāve, kas šķiet gals, var būt arī jaunas dzīvības sākums, ja vien mēs ticam un ja mēs esam kopā ar Dievu un ja mēs viņu esam pieņēmuši savā sirdīs un dzīvojuši kopā ar viņu. Un domājot arī ne tikai par to miesas nomiršanu, bet arī tā garīgā nomiršana ikdienā šeit uz zemes ir arī diezgan svarīga. Jo caur to, ka mēs noliekam savas vajadzības nost vai savā garā, ka mēs apgriežam tās savas iekšējās vēlmes, domas, valodu, jebko, tā ir tāda savu veida garīgā nāve tām sliktajām lietām, un caur to mēs ieejam arī dzīvībā un tuvojamies Dievam. Ja tik tas nav aiz aprēķina, protams, vai ne? Bet to mēs katrs pats arī
izšķiram. Un tas, kas ir mana lūkšana pašam priekš sevis, ka es saprotu, ka ir brīži, kad iezogas šīs šaubas, un es lūdzu, nāc Jēzu, dod man ticību, palīdz man ticēt. Tu redz, ka man iezogās šaubas, piedod manu neticību, un nāc un esi mans stiprums, nāc un esi mans palīgs. Ticība tam, ka es varu nešaubīties, ka Jēzus ir mans glābējs. Un lai mēs visi varam iet šajā mūžīgajā dzīvībā, šajā mūžīgajā sastapšanās priekā, ko, manuprāt, ir neizmērojami saprast un šajā brīdī nemaz nevar arī apjaust. Lai Dievs katram mums palīdz saprast šo ieiešanu dzīvībā, caur kādām lietām mēs varam piedzīvot savu garīgo dzīvību un arī šo mūžīgo dzīvību kopā ar Dievu. Un es gribu, ka mēs visi kopā atceramies tos cilvēkus, kas ir šajā gadā aizgājuši arī mūžībā, un ka mēs arī aizdedzam sveces un kopīgi vēlreiz arī viņus ieliekam Dieva rokās. Un kā pirmo mēs pieminam Andri Vilkristu. Arī Leonards Krivums ir devies mūžībā šajā gadā. Tāpat arī Andris Otmanis, Imants Felšs, Baiba Boļšaka, un arī Elza Boļšaka. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šiem cilvēkiem, kurus Tu mums katram esi devis iepazīt. Pateicamies par viņu dzīves gājumu, kas ir bijis šeit uz zemes. Un mēs liekam viņus katru vēlreiz Tavās rokās, lai Tu darbojies pie viņiem un lai Tu atver viņiem sava nama durvis. Mums palicējiem, ka Tu vari dot sirdīs savu mieru, kas ir augstāks par visu mūsu saprašanu. Ka mēs varam šo laiku arī izsērot, pārdomājot, atvadoties no šiem mīļajiem cilvēkiem, bet tajā pat laikā arī skatīties un raudzīties uz to cerību, ko Tu, Dievs, mums esi atstājis un devis, un ka mēs to varam piedzīvot pāri visam, lai Tavs miers valda mūsu sirdīs, mūsu domās, mūsu dzīvē. Lai Tev ir slavu, gods un pateicība, ka Tu vien zini laikus, un Tu esi nolicis, un Tu katru vienu sagatavo mūžības ceļam. Tev viss gods, slavu un pateicība Jēzus vārdā. Āmen. Paldies, ko aicinu šajā brīdī arī kori un dziedātājus priekšā. Pārējie dziedam kopā, un tad būs arī viens, kur varēsim gremdēties pārdomās vienā skaņdarbā.
sirds baudu kausto iztukšots. Tik vienreiz dzīvoju, tik vienreiz baudu es, tik vienreiz esmu es uz pasaules. Tik vienreiz dzīvoju, tik vienreiz baudu es, tik vienreiz esmu es uz pasaules. Bet atminējās jau rauks, kā rakstīts nav, reiz tevi nav savs, vai zini to, vai rītā agrumā, vai pusdienas karstumā, varbūt ar vakar krēslas zestrumā. Vai rītā agrumā, vai pusdienas karstumā, varbūt ar vakar krēslas zestrumā. Bet ceļš uz debesīm ir visiem brīvs, jo Dieva vārds vēl pasaulē ir dzīvs. Klau Jēzus mīļi sauc, metnos, kas prātu jauc, un īsto laimi sevi miegu trauc. Klau Jēzus mīļi sauc, metnos, kas prātu jauc, un īsto laimi sevi miegu trauc. Mans kungs, vai drīkstu iet uz debes pilsētu, tev kalpoties? Mans kungs, vai drīkstu iet uz debes pilsētu, tev kalpoties? Ja baltas tev drēbes un šķīsta tev sirds, ja baltas tev drēbes, tad drīksti tu nākt. Ja baltas tev drēbes un šķīsta tev sirds, ja baltas tev drēbes, tad drīksti tu nākt. Mans kungs, ja drīkstu iet uz debes pilsētu, tev kalpoties. Mans kungs, ja drīkstu iet uz debes pilsētu, tev kalpoties. Tad šķīsti man sirdī un balini drēbes, lai droši varu būt, kā tur parešu iet. Tad šķīsti man sirdī un balini drēbes, lai droši varu būt, kā tur parešu iet.
Paldies Dievam, kad arī mūsu draudzē ir tāda sadaļa kā svētdienas skola. Un šis būtu tas īstais brīdis, kad mēs ar savu cilvēcisko aizlūgšanu, Dieva svētības izlūgšanos priekš viņiem varētu viņus atlaist ar viņu skolotāju uz svētdienas skolu. Nolieksim galvas lūgšanai. Tēvs, debesu Tēvs, mēs nākam Tavā priekšā ar pateicību par katru vienu, kur Tu esi piepulcinājis šai draudzēji. Bet ar vislielāko tādu prieku un sirds mīlestību mēs pateicamies, ka Tu draudzē esi arī piesaistījis bērnus, lielākus, mazākus. Tēvs, Tu redzi viņus, Tu redzi viņu jaunās sirsniņas, un Tu jau vislabāk zini to, ko Tu viņiem vari dot caur skolotāju. Tādēļ mēs lūdzam arī par skolotāju. Kungs, dod savu gudrību, savu svētā gara apgaismību, kā Tevis doto vārdu pasniegt šom bērniem, lai viņi to pieņem, lai tas viņu sirdīs iesakņojās un īstā laikā nes arī augļus. Kungs, esi žēlīgs šiem brīžiem, kad esam kopā, un Tavs gars, lai aizskari katru no mums. To mēs lūdzam mūsu Kunga un glābēja Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Visticamāk, ka laikam sēdieties. Vēl pāris jautājumus gribu uzdot sakarā ar ievadvārdu, sakarā arī ar šo lūgšanu, sakarā ar tām jau skanējušām dziesmām. Šie jautājumi būtu labi arī sadraudzības mirklī mazliet padiskutēt, bet necensties atbildēt. Atbildēsiet sev un Dievam mājā. Ja nu tā būtu, ka šī diena, šī novakare tev ir pēdējā, kurp tavs ceļš vīsies, ir tikai 2 vietas. Ir tikai 2 vietas. Miesa atgriezīsies pie zemes. Gars Dieva iedves tevī, bet kurp viņš dosies? Pirmais jautājums. Un ja nu tomēr tavā apziņā ir tā, ka tavam garam vajadzētu nonākt pie debesu vārtiem, tas būtu skaisti, labi. Es to labprāt novēlu. Bet atceries, ka debesu vārti nestāv vaļā atvērti. Tur kā daudz vietu uz zemes ir vajadzīga caurlaide. Un ko tu uzrādīsi caurlaidē pie šiem vārtiem? Lai tu būtu drošs, ka viņi tavā priekšā atvērsies. Tev ir šī caurlaide. Vēlreiz, šeit neatbildi, arī sadraudzībā. Tiem, ar ko tu sarunāsies par šo, necenties atbildēt. Uz lūgšanu ceļiem mājā, pirms tu galvu liksi uz pilvena, saņem gan šo atbildi. Kā ir ar šo caurlaidi? Draugs, kurp tu ej, kurp vetals sēž, kur beidzās, no kurienes uz kurieni tas iet. Ņem mani līdz, ja turp uz laimis tev.
staigājuši tūkstoši. Katrs daudz tie cerēja priekš sevis, bet vai gan tie pie laimes tikuši? Kavēja mākoņos mums dzīve mainās, dažreiz tās saules staros spēlējās, dažreiz brīnišķīgas krāšņas ainas, bet dažreiz viņas gluži pelēkas. Kā skaista puķe beidzot vīst un balē, tā nobalē mums mūsu jaunībā. Garas gan kā ērglis lido zilā tālē, bet rodo pišļos nogrims dzīvībā. Draugs, kurp tu ej, kurp tu dažīglis steidzies, jēl apstājies man, šķiet tu piekusīs. Tu šeitan laimi priekus aizsniegt tiecies, bet kapu kalnā ceļš tev aizvedīs. Šos pēdējos vārdus izdzirdot, kāds varētu domāt, patiešām tas ir diezgan briesmīgi un šausmīgi, kad kapu kalnā dzīve aizvedīs. Bet tāda ir cilvēka iekārtotā dzīve. Ne cilvēka, bet Dieva. Dieva iekārtotā dzīve, reiz cilvēks dzimst, viņš ir mazs, aug, pieaug, izaug, un tad pienāk viņa laiks, kad Dievs viņu sauc mājās. Un ne visiem to ir viegli pieņemt. It īpaši, ja mēs katrs viens atskatāmies uz saviem tuvākiem cilvēkiem, atceroties jau varbūt no agras bērnības vecvecākus, varbūt jau 3. paudzē, kāds ir to piedzīvojis un sasniedzis. Un tad, kad mēs domājam par saviem vecvecākiem, tad liekas, jā, tā visbiežāk laikam mūsu sabiedrībā tā ir bijusi vecvecmāmiņa, kur ir bijusi tik mīļa, maiga, bieži vien pat varbūt veco mammu vai vecomīti ir kušinājusi un teikusi, nerāj to maz bērniņu. Un tad varbūt pienāk arī kāds brīdis, kad vecā mamma vai ome kušina mūsu mammu vai tēti, pagaidi, viņš taču vēl maziņš, viņš vēl īsti neko nesaprot un viņš tā nebija domājis. Ir daudz šādas situācijas, un mēs tās atceramies. Varbūt tās seko mums cauri visam mūžam. Pavada, bet vissvarīgākais jau ir tas, ka viņu lūgšanas šo vec, un iespējams mēs varētu tā turpināt ilgi un dikti, vecāku lūgšanas mūs pavada. Un Dieva vārds saka, tas, kas ies taisnos,
manus norādītos ceļus, tam svētība sekos līdz 10. augumam un vēl tālāk. Vai šodienas sabiedrība domā par to, kāda ir tā svētība? Brīžam gribās teikt, ka daudz par to nedomā. Mēs dzīvojam tikai šodienai, kas varbūt nav nepareizi. Tikai papildus jautājums ir, kā mēs šo dienu dzīvojam. Bet, lai šajā brīdī ieklausamies Svēto rakstu lasījumā, un es vēlos lasīt no Pāvila 1. vēstules Timotejam, no 6. nodaļas, no 13. līdz 16. pantam. Pāvila 1. vēstule Timotejam, 6. nodaļa, no 13. līdz 16. pantam. Un Pāvils saka savam garīgajam dēlam lūk šādus vārdus. Es pieminu tev Dieva priekšā, kas visu dara dzīvu, un Kristus Jēzus priekšā, kas apliecinājis labo liecību Poncija Pilāta priekšā. Turi šo pavēli neaptraipītu un nenopeltu, līdz mūsu kungs Jēzus Kristus parādīsies savā godībā, ko savā laikā darīs redzami svētais un vienīgais valdnieks, ķēniņu ķēniņš un kungu kungs, kam vienīgam ir nemirstība, kas dzīvo nepieejamā gaismā, kuru neviens cilvēks nav redzējis, nedz var arī redzēt. Viņam lai ir gods un mūžīga vara. Āmen. Tas ir tā kunga vārds. Mīļais Tēvs, runā uz ikvienu no mums šajā dienā un neļauj apsūdzētājiem laupīt tavu vārdu no mūsu sirds. Maini mūs caur savu vārdu un vairo mūsu ticību, nevis bijību un goddevību. Lai tavs vārds ir šodien dzīvs, glābējs ir dzīvs, kungs un ķēniņ dod, ka esam vārda īstenotāji un ne tikai klausītāji. Dod mums būt izredzētiem un tevis pieņemtiem, lai kopā varam svinēt meistara Jēzus kāzu mīlestību. Āmen. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Kā jau jūs redzat, es neesmu tā ļoti iesprindzis dodot, ja es tā drīkst izteikties, mūsu draudzes rakstvežiem pilnu manuskriptu ielikt mūsu programmiņās. Jā, es tāds esmu. Jūs varat teikt, ka es esmu briesmīgs, nelojāls jums vai vēl kaut kā, bet, diemžēl, es uzskatu, ka uzmanība tiek dalīta. Ja jūs sāktu lasīt visu to, kas ir lapiņā uzrakstīta, jūs pusi no tā nedzirdētu, ko es varbūt jūs aicinu domāt. Tādēļ tur ir tikai plāna punkti. Tur ir 4 plāna punkti, un par tiem arī varbūt šajā dienā es mēģināšu rosināt ne tikai jūsu, bet arī pats savas pārdomas. Jau gandrīz 10 gadus atpakaļ man kāda kolēģe dzimšanas dienā uzdāvināja grāmatzīmes. Vairākas. Un viena no šīm grāmatzīmēm man ir ievietota Bībelē. Viņa uzdāvināja šīs grāmatzīmes man dzimšanas dienā, un tad vienu no šīs grāmatzīmes tekstiem es jums nolasīšu. Ik viena diena ir dārga dāvana, ja vien tu proti to novērtēt, ko šī diena tev sniedz. Un ja tā, tad tevi gaida vēl viena nenovērtējama dāvana – rītdiena. Vai tā tas ir? Vai mēs varam paļauties, ka mēs šodien esam šo dienu novērtējuši, vai mēs varam paļauties uz to, ka mums būs rītdiena? Tā, kā mēs sakam, 100%. Es nevaru paļauties. Bet tajā pat laikā man ir brīnišķīga cerība. Kunga Jēzus Kristus žēlastība. Es nezinu, kāda būs šī žēlastība. Vai ar abām rokām, ar abām kājām, ausīm, degunu, acīm,
vai nekā no tā. Mēs lasām Salamana pamācībās, ka visa sākums ir gudrība. Kaut arī šodien ir šī mūžības svētdiena vai latviskajā vidē ir ierasts teikt mirušo piemiņas diena vai vēl tā sekulārāk svecīšu vakars. Mēs varam pieminēt savus aizgājušos, un mēs droši vien vairums no mums, ja ne visi, dodamies uz kapsētām un kādiem no saviem tuviniekiem uz viņu kapu kopiņām atstājam šīs iedegtās svecītes. Bet tas jau nav galvenais. Patiesībā tur stāvot kapu kalniņā, mēs bieži vien domājam par to, kas notiks ar mums. Tad, kad esam jauni, mēs reti par to domājam. Bet tad, kad esam pāri pušmūžam, mēs sākam domāt, cik garš būs mūsu mūžs. Un tādēļ arī šīs pārdomas, es esmu pārdomu virsrakstu, es esmu it kā sadalījis, ar punktiem atdalījis 3 daļās. Mūžība, laiks un bezgalība. Un es savu uzskatu šajā ziņā neesmu mainījis. Mūžība iesākās man, kā individam, mūžība iesākās tad, kad es piedzimstu. Tā ir mana mūžība, mans mūžs. Bezgalība pieder Dievam. Kas ir ar laiku? Man šķiet, ka laiks ir dalīts. Laiks pieder cilvēkam un laiks pieder Dievam, radītājam. Protams, visus šos 3 vārdus pārvalda Dievs. Bet tam ir nepieciešama gudrība, lai mēs to saprastu. Mācītājs Raimonds aicināja domāt mājās par 62. psalmu. Vai visas lietas mēs saprotam, kas ir rakstītas Dieva atstātajā vārdā? Jā, ko baznīcas pārstāvji ir apkopojuši, likuši iespiedējiem to iespiest jau diezgan sen atpakaļ. Vai visu mēs to tā vienā brīdī saprotam? Tā, visu uzreiz lasam katru teikumu un viss mums ir skaidrs. Daudzas lietas mums atklājās, kā sakam, laika gaitā, laikam ejot. Laiks, kurš ir dots mums, un laiks, kuru pārvalda Dievs. Mēs varam lasīt svētajos rakstos, kā jau pieminēju šo Salamana pamācībās 9. nodaļā, 10. pantā rakstītos vārdus. Gudrības sākums ir tā kunga bijāšana, un izprast, kas svēts, tā ir atzīšana. Pirmā lieta, pie kuras vēlos pieskarties un aicinu arī jūs domāt, svinīga, es pat gribētu teikt svētsvinīga, pavēļu pildīšana, tā atnes svētību. Un ja mācītājs Jānis pirms kādiem acu mirkļiem teica, ka ir tikai 2 ceļi, tas skaidri un gaiši ir aprakstīts 1. psalmā. Ir 2 ceļi. Pavēļu pildīšana, klausīšana, dzīvošana noved pie svētības. Svētība noved pie šīm baltajām drānām, par kurām dziedāja koris. Mēs līdzdziedājam šos piedziedājumus, kas mūs var ievest godībā. Otrs ceļš ir tāds, par ko arī starp citu Pāvils vēstulē, man šķiet, korintiešiem saka, ka neviens, kas ir melnesis, kas ir skauģis, zaglis, laulības pārkāpējs,
tāds nenāks Dieva valstībā. Ir tikai 2 ceļi. Gudrības sākums ir tā kunga bijāšana. Šodien, esot tādā nelielā pulciņā, domājot par laikmetu, bija jāsecina viena tāda patiesa doma, ka katrs laikmets atnāk ar kaut ko jaunu, un nevienmēr tie cilvēki, kas ir dzīvojuši iepriekšējā paudzē, šo jauno laikmetu spēj pieņemt, izprot, un pat es gribu teikt, negribu pieņemt. Jo bieži vien šis jaunais laikmets, šī jaunā paudze arvien tālāk iet prom no Dieva atzīšanas un bijāšanas. Un līdz ar to es gribu teikt, iet prom no gudrības. No tās gudrības, ko Dievs dod. Man šķiet, ka vairāk jau kā 10 gadus atpakaļ bija tādi video semināri, kuri tika ierakstīti arī tajā laikā kasetēs. Un viena šī nodaļa video kasete bija ar tādu nosaukumu 3 krēsli. Un kā salīdzinājums, kā pamats šīm pārdomām par 3 krēsliem bija ķēniņš Dāvids, viņa dēls Salamans un Salamana dēls Rehabejams. Un ja mēs iedziļinamies šajā vēsturiskajā momentā, šajos faktos, cik uzcītīgs bija Dāvids. Jau kā ganu zēns būdams, viņš dziedāja slavas dziesmas Dievam. Viņš ar visu sirdi ticēja, paļāvās tik daudzās bīstamās situācijās, kad viņa dzīvība bija mata galā, kā latvieši to mēdz teikt. Arī tad, kad viņš kļūdījās, kad viņš grēkoja, viņš atzina savu vainu, viņš ar tādām ļoti rūgtām atziņām nāca Dieva priekšā, un viņš pieļāva to, kādas būs sekas savās domās, viņš to pieļāva. Viņš saprata. Un tomēr viņš gauži nožēloja savus soļus. Viņš līdz pēdējām brīdim, varētu teikt, bija, es droši to varu teikt, savā ziņā ticības paraugs. Viņš arī deva savam dēlam Salamanam padomus, kā viņam valsti vadīt. Kaut gan tajā laikā, varētu teikt, viņš nebija pats gudrākais. Salamans daudz no tā ievēroja. Bet kaut kādā brīdī mēs lasām svētajos rakstos, ka viņu tās daudzās sievas un blakus sievas novērsa no ticības īstajam, dzīvajam, vienīgajam Dievam. Un šis ir jau tas otrais krēsls. Ja Dāvids sēdēja uz krēsla, kuram bija 4 kājas, tad salīdzinoši es gribētu teikt, Salamans sēdēja jau tik uz krēsla ar 3 kājām. Un es no vienas puses nemaz negribētu iedziļināties un turpināt, jo mēs skaidri to redzam Bībeli lasot, Rehabejams sēdēja uz krēsla ar 2 kājām. Lai arī kā jūs censtos sadalīt saviem krēsliem tās kājas, tiem krēsliem, uz kuriem jūs šobrīd sēžat, būtu diezgan grūti ilgstoši nosēdēt uz 2 kājām. Ja viņas būtu vienā malā, tas būtu grūti. Un ja viņas būtu pa diagonāli, tas arī būtu grūti. Kaut kādā brīdī jūs vienalga apgāstos. Un tā patiesībā notika ar Rehabejām.
pavēļu pildīšana. Svētsvinīga pavēļu pildīšana. To arī saka Pāvils savam garīgajam dēlam Timotejam. Es piekodinu tev Dieva priekšā, kas visu dara dzīvu. Kā ir ar mani? Kā ir ar mani? Kā ir ar tevi? Ir dzīvē kādi brīži un notikumi, gadījumi, kad man ir jāskatās uz sevi, uz kaut kādu aizvadītu laika posmu un jādomā, vai tas, ko kā tādu dāvanu no Dieva vārda es esmu saņēmis, vai es to pildu? Ja mēs domājam par karaspēku, par armiju, tad virsnieku pavēles ir jāizpilda noteikti. Un mēs zinām, kādos ļoti sarežģītos apstākļos, ja netiek izpildītas virsnieku pavēles, tad kareivis tiek nodots tribunālam, armijas kara lauka tiesai, kura tad izspriež, ko darīt. Un iespējams smagākos gadījumos šāds nepaklausīgs kareivis zaudē arī dzīvību. Jā, no savējo rokas, jo viņš nav pildījis pavēli. Pavēli, kuru viņš ir apņēmies dodot zvērestu pildīt. Mēs bieži sevi uzskatām par Kristus mācekļiem, par Dieva kareivjiem, un varbūt ir vēl kādi epiteti, kā mēs sevi mēģinām tā uzfrišināt, par abiem vaigiem sev papliķējot. Bet kāda ir patiesība? Vai visas tās pavēles, ko tas kungs ir atstājis, vai mēs pildām? Vai ir tādi brīži, kad mēs kā vējš skrienam un kā miets atduramies? Pavērtēsim. Es jau nevienam neprasīšu dot atskaiti rakstiskā veidā vai kaut kādā klātienē. Vienkārši pavērtēsim. Tādēļ bieži vien šīs es arī saucu par mūsu pārdomām. Pārdomas par svētajiem rakstiem. Ko tās dod mums, ko tās māca mums, uz ko tās aicina mūs. Otrais plāna punkts. Mūža ieguvums. Es vairs īsti neatceros šīs dziesmas vārdus, bet kad kādreiz dziedāju diezgan aktīvi arī Āgenskalna draudzes korī, tur bija kāda kora dziesma, tikai kāda frāze no šīs dziesmas. Viss mans mūža ieguvums, tukšas rokas. Mēs taču neviens negribam par savu dzīvi teikt, ka tā ir bijusi salauzta, tukšuma pilna un aiz sevis neko neatstājoša. Nē, es domāju, ka mēs neesam tik augstās domās par sevi, ka katrs mēs vēlētos, lai mums ceļ pieminekļus. It īpaši, ja mēs skatāmies uz šo laiku, kad daļu no uzceltajiem pieminekļiem aizvāc uz gruvešiem. Jo katrs laikmets nāk ar savām domām, ar savām vērtībām, un gribās teikt tā, nedod Dievs, kad es esmu visu to labāko domājis un manu pieminekli aizved uz izgāstuvi. Protams, ne jau par to ir stāsts. Bet kas ir mans ieguvums? Šobrīd jau vairs nevar pateikt, kurš no mācītājiem to teica šajā pēcpusdienā, bet vai manī ir miers, lai arī kas būtu, lai arī kādi vēji pūstu. Vai līdzīgi kā jaunā derība mums liecina, kad atnāks pēdējie laiki un cilvēki sauks, lai kalni krīt pār mums.
jo būs nemieris. Es pat gribētu lietot šo vārdu, būs nenormāls nemieris. Visi būs satraukti, kā Raimonds pieminēja šo filmu, kur cilvēki pazūd un apkārtējie ir neizpratnē, kas te notiek, kas tas terorisms kaut kāds vai kur viņi izgaist. Un sākās bardaks, latviski runājot. Sākās pilnīgas nekārtības uz ceļiem un cilvēku ikdienā, sadzīvē ienāk nekārtība. Pazudušos meklē, atrast nevar. Tev ir tā drošība, kungā, ka tu vari tā ar drošu sirdi, ar drošu prātu pieiet klāt savam līdzcilvēkam, meitai, dēlam, vīram, sievai, mazbērniem, un roku uzliekot uz pleca, uz galvas, teikt šos vārdus: tas kungs ir ar mums. Mums ir miers. Droši vien tās pārdomas par to, kas notiek aptuveni 800-900 km attālumā no mums, Ukrainā, varbūt, ka tās jau ir tā pabalējušas. Bet šad un tad atskan no līdzcilvēkiem šīs domas un runas, ka tik arī kaut kādā brīdī pār mums šādas kara briesmas nenāk. To dzirdot, tu esi mierīgs vai uztraukts, vai sāc gatavot šo 72 stundu somu, vai meklē šīs iespējas, kur būs tuvākā patvērtne. Tas kungs ir ar mums. Man ir miers. Jo ja arī tā tas notiks, es to nevaru izmainīt. Es zinu tikai to vienu vienīgo, kas ir rakstīts Bībelē. Jūs neglābs ne valdnieki, ne varas, ne kara rati, ne spēcīgi zirgi, kā tikai un vienīgi tā kunga mīlestība. Un es vēl gribētu pielikt klāt Kristus žēlastība. Kas ir mans un tavs ieguvums? Pāvils Timotejam 1. vēstulē, turpat 6. nodaļā, 6. līdz 8. pantam, saka šādus vārdus. Patiesi lielu ieguvumu dod dievbijība ar pieticību, jo mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest. Bet, kad mums ir barība un apģērbs, tad ar to arī pietiks. Nedaudz papildinot jau tā kā pirmo šo mūsu plāna punktu un sasaistot to kopā ar otro, Salamans mācītājs 2. nodaļā 13. pantā saka šādus vārdus. Un tad es nācu pie ieskata, ka gudrība ir labāka nekā neprātība un ka gaisma ir labāka nekā tumsa. Mīļie, mēs sev saucam par gaismas bērniem. Bet kāds es esmu, tas prožektors tajā vietā, kur man ir jākustās? Bija tāds laiks, kad bija kvēlspuldzis. Un tad, ja spuldzīte izdega, tad bija tumsa. Tagad ir atnākuši tādi laiki, kad spuldzēs liek iekšā mazas spuldzītes, ledus. Un tad, ja izdeg tikai viens leds, tad iespējams, ka tā spuldze var degt, bet viņa paliek blāvāka. Tad, kad izdeg 2 šie ledi, tad jau vēl blāvāka. Un iespējams, ka 3 izdeg, tad šī lampiņa izdziest.
Mēs esam aicināti būt kā spuldzīte visu savu mūža laiku. Spīdēt tajā vietā, kur mēs atrodamies. Ģimenē, darba vietā, šajā sabiedrībā, kurā mēs kustamies. Un es varbūt stāvot šeit jūsu priekšā, vienu un citu reizi esmu kaut ko teicis par savu darba vietu, par saviem kolēģiem. Un nav jau tik viegli, kaut gan es nedomāju, ka man ir tas sliktākais kolektīvs šobrīd. Bet šad un tad es saņemu tādas ironiskas, divdomīgas piezīmes. Atbildēt uz tām? Vai vienkārši turpināt spīdēt? Kāds ir tas aicinājums? Es nesaku, ka man vienmēr iznāk spīdēt. Ir jauki, ja mēs varam visu mūžu nostaigāt tajās baltajās drānās. Bet kā arī jums esmu līdzdalījis, tad bieži vien izejot ārpus dievkalpojumiem, ārpus draudzes sapulcēm, dievu nama, lūkšanu nama, tās baltās drēbes diezgan ātri noput. Tur ārā ir putekļi, dubļi, krāsains lietus līst. Tāda ir mūsu ikdiena. Bet mums ir jācenšas spīdēt. Mūža ieguvums – spīdēt, mīļie. Patiesa ieguvums ir dievbijība ar pieticību. Tas ir kā ievads 3. mūsu plāna punktam. Nomaldīšanās no pavēļu gaismas. Viņa dod gaismu. Tā kunga pavēles dod gaismu. Kaut arī šķiet, ka mēs reizēm iekrītam nezinu kādās bedrēs. Un te atkal ir jāatbalstās tikai un vienīgi uz to Dieva vārdu, kuru mēs varam lasīt. Un Salamans pamācībās saka, ticīgais krīt 7 reizes, bet viņš arī tiek piecelts. Mums reizēm nākas iekrist bedrēs, bet ja mēs sekojam pavēlēm, tad mēs esam gaismā. Un atkal jau pieminētā 1. Pāvila vēstule Timotejam 6. nodaļa, lasījuši pantus no 9 līdz 12. Bet kas grib tapt bagāts, krīt kārdinājumā un valgā un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās, kas gāž cilvēkus postā un pazušanā. No visa ļaunuma, jo visa ļaunuma sakne ir mantas kārība. Dažs labs tiekdamies pēc tās ir nomaldījies no ticības un pats sev nodarījis daudz sāpju. Bet tu, Dieva cilvēks, bēdz no šīm lietām. Dzenies pēc taisnības, dievbijības, ticības, mīlestības, pacietības, lēnprātības, cīnies labo ticības cīņu. Satver mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts, pats apliecinādams labo liecību daudzu liecinieku priekšā. Tas ir tā kunga vārds. Jā, mīļie, tas ir tā kunga vārds. Es savā tādā aktīvā darba dzīves laikā, patiešām jauns būdams, esmu centies, es nevarētu teikt, ka cīnījies, bet centies sasniegt kaut kādu stāvokli. Tad, kad sākās atjaunotā Latvija, man bija piedāvājums arī kādā kooperatīvā strādāt par, šodien mēs sauktu par izpildu direktoru. Bet zināt kā, jāsaka, ir tā pavisam godīgi. Es ātri vien aplauzos. Jo ne viss, kas tur notika, notika godīgi.
kuram no mums negribās dzīvot tā, kad ieejot veikalā, mēs redzam kādu lietu, un mēs varam atvērt maciņu un to iegādāties. Tūliņ visi sasparosies, teiks, visiem tā gribās. Bet vai tā vajag? Bet vai tā vajag? Es kāda kunga īpašumā diezgan ilgu laiku biju kā pārvaldnieks, un viņš bija gājis rūgtai bērnībai cauri, varētu teikt, nabadzībai. Kaut gan no vienas puses tas nav ļoti liels attālums, bet maza zēna būtībai, acīm redzot, tas bija pietiekami liels attālums no brocēniem, ar kājām iet uz saldu un nest vismaz 20 kg smagu upeņu grozu, lai uz tirgu pārdotu. Un pēc tam vecais tēvs šo naudu nevis atņēma, bet lūdza, lai atdod, jo tā bija vienīgā nauda, par ko viņiem abiem izdzīvot un iztikt. Nevis tādēļ, ka lai vecais tēvs to nodzertu kādā krogā, bet tā bija viņu iztikas nauda. Un tad, kad es ar šo cilvēku tikos iepazinos, kad viņam, ja tā drīkst teikt, kalpoju, viņš teica, tu zini, cik es tagad labi jūtos, kad es esmu miljonārs. Pēc pāris gadiem šis vīrs paziņoja, ka viņš ir neglābjams slims, un viņa miljoni vairs neko nepalīdzēja. Kad kādu nedēļu pirms viņa aiziešanas mūžībā es biju Stradiņas slimnīcā viņu apciemot, tad es teicu, vai es drīkstu par tevi lūgt arī šeit un tagad? Jā, protams, bet man laikam vairs nav cerības. Viņš skaitījās kāds draudzes loceklis. Draudzi atbalstīja ar bagātīgiem ziedojumiem. Es nezinu neko tālāk par viņu. Tā nav mana atbildība. Spriest, kur viņš būs pa labi, pa kreisi vai vidusstāvoklī. Bet es tikai varu spriest pēc tā, ko viņš teica. Man laikam vairs nav cerības. Es arī īsti nezinu, kā viņš to bija domājis. Ko tas deva, ka viņš bija bagāts, bet savā ziņā nomaldījies no pavēļu gaismas? Nē, viņš man nekad nicinoši neaizskāra, jo viņš zināja, kad es esmu mācītājs. Es nekad to neesmu slēpis. Bet mūsu sarunas nekad nevedās par ticības lietām. Tās bija tādas vienkāršas darba attiecības. Kad tu nomaldies no pavēļu gaismas, kā tu mēģini atgriezties atpakaļ? Kā tas notiek pārdomā? Vai tas notiek pēc iespējas ātrāk, kad tu to aptver, sajūti? Vai tu gaidi kādus, citus mirkļus, citus brīnumus, kas tevi pārliecinātu atgriezties? Ceturtā lieta. Mūža ieguvums, bagātība Dievā, radītājā, valdniekā. Viņš ir mūs radījis. Viņš ir tas, kas pārvalda šo situāciju pasaulē, lai arī cik mums tā nepieņemama būtu.
līdz ar Ādama un Ievas krišanu grēkā, līdz ar to brīdi, kad Kains nogalināja Ābelu. Šīs lietas, kari, karošana, nogalināšana nekad nav apstājušās. Bet Dievs to pārvalda. Lai arī kā mums to negribētos pieņemt, Dievs pārvalda situāciju Izrēlā, Gazas joslā. Nav nekāda Palestīna. Tā ir Filistija. Tie ir filistieši, kurus Dievs lika Dāvidam iznīcināt. Tie nav nekādi palestīnieši. Ja mūsu prātus politika ir sajaukusi, tad lasīsim to, kas ir rakstīts Dieva vārdā. Sava vaina ir arī Izrēlam. To, ko Dievs pavēlēja, ieejot izredzētajā zemē, to viņi neizdarīja. Karš Ukrainā, Jemenā, visu nemaz nevar uzskaitīt, bet Dievs to pārvalda. Dievs pieļauj Sātanam darboties, bet vadības stūri, grožus viņš tur savās rokās. Jo vēl viss tas, kas ir rakstīts par laiku beigām, nav piepildījies. Un to nekādā ziņā nevar Sātans iespaidot. Tas ir Dieva noliktais laiks. Viņš ir radītājs, viņš radīja un viņš ir valdnieks. Viņš vienīgais. Nav cita Dieva. Un manai un tavai bagātībai ir jābūt viņā. Tikai un vienīgi viņā. Otrā vēstule Timotejam, 6. nodaļa, 17 līdz 20. Otrā Pāvila vēstule Timotejam, 6. nodaļa, 17 līdz 20. Tiem, kas ir bagāti tagadējās pasaules laikmetā, piekodini, lai viņi nebūtu augstprātīgi un neliktu cerību uz nedrošo bagātību, bet gan uz Dievu, kas mums dod visu bagātīgi baudīt, lai viņi darītu labu, būtu bagāti labos darbos, devīgi, nesautīgi, uzkrādami sev labas mantas pamatu nākamai dzīvei, kas iegūtu īsto dzīvību. Un tu, Timotej, paglabā uzticēto mantu, novērstamies no nesvētām valodām un pretrunām, kas ceļas no nepareizas tā dēvētās atziņas. Un mēs atkal atgriežamies pie sākuma. Gudrība, pavēļu pildīšana, atziņa, kas nāk no Dieva. Jūs droši vien, ja ne nu paši esat lasījuši, tad kaut kur esat dzirdējuši, redzējuši mācītāja Rubeņa sarakstītos domu graudus un Jura Subača zīmējumus klāt. Un tad lūk, tur ir uz šīs jau pieminētās grāmatzīmes. Šī mana kādreizējā kolēģe bija izvēlējusies uz vienas no pusēm šādu Jura Rubeņa tekstu un Māra Subača zīmējumu. Virs piramīdas dzīvo zvaigzne. Viņa nedomā, bet spīd. Piramīda domā, kāpēc ir zvaigzne? Piramīda vaicā Dievam, skaties, kas tā par zvaigzni? Un Dievs atbild, skaties labāk, kā viņa spīd. Vai mēs tur, kur katrs viens esam, vai mēs spīdam kā šī zvaigzne? Ir mūžības svētdiena, mirušo piemiņas diena,
svecīšu vakars. Bet vai es esmu zvaigzne? Nevis, lai dižotos sabiedrības priekšā, lai iegūtu kādas balvas, lai mani celtu uz pjedestāla un vēlāk aizmirstu, un manu pieminekli iegrūstu gruvešos. Bet vai es esmu kā zvaigzne, kur spīd Dievam par godu? Virs daudzām piramīdām, virs Manhetenas debesskrāpjiem, jo tas kungs ir ar mani. Kā reiz ķēniņš Dāvids teica, es ar savu kungu varu pāri mūriem lekt. Es ar savu kungu varu spīdēt kā zvaigzne pāri visaugstākajam debesskrāpim. Un man nevajag ne bagātību, neko citu. Ja nemaldos, 87. vai 97. psalms saka, man vajag vien tavu tuvumu, ka tu esi kopā ar mani, kungs. Es gribu tevi atstarot. Arī šajā mūžības svētdienā, lai domājam par to, es gribu, kungs, tevi atstarot. Visu, ko tava roka spēja ar taviem spēkiem veikt, to dari. Jo pazemē, kurp tavs ceļš iet, nekā vairs nav. Tu tur neko nevarēsi izmainīt. Visu, ko tava roka spēja ar taviem spēkiem veikt, to dari. Visu, ko tava saprašana, atziņa, dievbijība spēj, to dari. Jo tad, kad tu nonāksi kapu kalniņā, tad šī uzkrāšanas, vērtību uzkrāšanas sistēma beigsies. Tur būs klusums, miers, mirušo valstība. Mēs neko vairs nevarēsim mainīt. Šis ir tas brīdis, kamēr dzīvojam, kad mēs varam darboties, strādāt un spīdēt kā zvaigzne. Kas notiek ar zvaigznēm? Vai tās, kuras šobrīd spīd, viņas ir? Astrologi un fiziķi saka, ka viņas jau sen ir pazudušas. Tas ir tikai viņu atspulgs. Ir kādas, kas tur visumā ir, bet daudzas no tām vairs nav. Tas ir tikai viņu atspulgs, gaisma. Būsim šī gaisma. Tā mazliet varbūt tuvāk zemei būsim Jāņtārpiņi. Jāņtārpiņi arī nespīd visas vasaras garumā. Tikai kaut kādā zināmā periodā. Bet vai pēc tam viņi nav vairs? Viņi ir vienalga. Spīdēsim. Spīdēsim un atstarosim to gaismu, kas ir mūsu kungam. Mīļais kungs, kad šajā mūžības svētdienā esam domājuši par šīm nozīmīgajām lietām, par tavām pavēlēm, par šo tevis sakārtoto, iekārtoto pasauli, tad mēs nākam tavā priekšā ar lūgumu. Kaut mēs nenovirzītos no tava pavēļu ceļa, no šīs pavēļu gaismas, kaut arī šis ceļš ir šaurs un akmeņains, un bieži vien mūsu kājas tiek ar ērkšķiem sadurtas, saskrāpētas, pat arī no šīm akmeņu šķembām tiek ievainotas. Bet Tēvs, kaut mēs nekad neskatītos, kas ir tur aizā,
bet vienmēr skatītos uz priekšu, uz augšu, kur mājo tu. Jo tu esi mūsu gaisma, tu esi mūsu cerība. Patiesībā tu esi mūsu dzīve, mūsu ikdiena. Bez tevis mēs nekas neesam, bez tevis mēs neko nevaram. Tēvs, arī šajā brīdī, kad varētu teikt, šīs pārdomas ir izskanējušas. Es lūdzu, ja ir bijis kaut kas tāds, kas ir nācis no manis kā no cilvēka, to atņem. Bet lai paliek tavs vārds. Tavs vārds, kurš ir kā apusgriezīgs zobens, kas uzrunā un pavada mūs ikdienā līdz tam brīdim, kamēr tu mūs aicinās mājās. Tēvs, to es lūdzu mūsu kungu un glābēja Jēzus Kristus žēlastības un viņa vārda dēļ. Āmen. Es aicinu, ka visi klātesošie šo dziesmu, tie, kas arī zina, var droši dziedāt līdzi, vai sēžot, vai kājās piecēlušies, bet es domāju, ka nākamā otrā dziesma, es mīlu Jēzu vai Aleluja, ka to jūs droši zinat un droši dziedat līdzi. Sidrat saites raisīsies, un mana balss šeit apklusīs. Bet tā kāds prieks, kad pamodījās, es atradīšos debesīs, un viņa un mīļos stāstos stāstīšu, kā atraisīts un atpestīts no tīrā žēlastības vien. Reizēm es būtu sakritīs, to zina Dievs, kad nāks tas brīdis, bet to es zinu debesīs. Man dzīvoklis ir sataisīts, un viņu vaigā redzēšu, un mīļos stāstos stāstīšu, kā atraisīts un atpestīts no tīrā žēlastības vien. Reiz saule klus
ar tās debes gaitu bēgs. Ir labi bērns ejā dusā. Es zinu, tā mans kungs tad teiks. Un viņu vaiga redzēšu, un mīļos stāstus stāstīšu, kā atraisīts un atpestīts no tīra žēlastības vien. Es mīlu Jēzu, es mīlu Jēzu, es mīlu Jēzu, es mīlu Jēzu. Alleluja, 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 alleluja. Es ticu Jēzum, es ticu Jēzum, es ticu Jēzum, es ticu Jēzum. Alleluja, 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 alleluja. Man dzīve Jēzus, man dzīve Jēzus, man dzīve Jēzus, man dzīve Jēzus. Alleluja, 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 alleluja. Es gaidu Jēzu, es gaidu Jēzu, es gaidu Jēzu, es gaidu Jēzu. Alleluja, 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 alleluja. Gods slava Jēzum, gods slava Jēzum, gods slava Jēzum, gods slava Jēzum. Alleluja, 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 amen. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un neievedi mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev vienam pieder valstība, gods un viss spēks. Amen. Mācītājs Remons